Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tā, mūsu pants no Bhagavad Gītas 3.10. Sakhayagya praja shishvam Purovacha prajapatih adhena para vishyadhvam Pašaujavast ištākām advuk. Un tulkojums ir tāds. Radīšanas sākumā visu radību kungs laida pasaulē cilvēku un padievu paudzes. Ziedojumus Višnu un svētietos. Lai šī jagja, ziedojums nes jums laimi, jo ziedojot jūs saņemsiet visu, kas jums vajadzīgs laimīgai dzīvei un atbrīvei. Šī ir Prabhupādas skaidrojums. Šī ir Prabhupāda. Materiālā pasaulē, ko izveidojas visu dzīvo radību kungs, ir Višnu, ir iespēja saistītiem dvēselēm atgriezties mājās pie Dieva. Visas dzīvās būtnes šajā radītajā pasaulē sasaistījusi materiālā daba, jo tās ir aizmirsušas savas attiecības ar Višnu, jeb Krišnu, Dieva augstāko personību. Veidu no radījumu mums palīdz saprast šo mūžīgo saikni, jeb, kā teikt Bhagavad Gītā, Vedaišķa sarvarāham eva vēdjah. Dievs kungs saka, ka veidu mērķis ir saprast viņu. Veidu himnās teikts patim višvajā šeit mašvaram. Tāpēc dzīvo būtņu kungs ir Dieva augstākā personība Višnu. Arī Šrimad Bhagavatamā 2.4.20 Šrīla Šukadeva Gosvami daudzos veidos apraksta, ka Dievs kungs ir pati, jeb kungs. Tad Šrijak patir, Jagja patih, Prajā patir, Diyām patir, Lokā patir, Dārā patih, patir Gatiš Čandaka Višnis satvatām, Parsīdatām, Bhagavāns satām patih. Un tad Prajāpatih ir kungs Višnu, un viņš ir visu dzīvo būtņu, visu pasauli un visu skaistumu kungs. Visa sargātājs. Kungs radīja materiālo pasauli, lai dotu saistītām dvēselēm iespēju mācīties jāgijas ziedojumus Višnu iepriecināšanai. Un tās varētu ērti un bez raizēm dzīvot materiālā pasaulē, bet pēc materiāla termiņa bojājas nonāk Dieva valstībā. Tas ir viss, kas saistītāji dvēselē ir jādara. Pildot jāgiju, saistītās dvēseles pamazām iegūst Krišnas apziņu un kļūst visādā ziņā dievbijīgas. Veidu raksti kādā laikmetā iesaka sankirtanas jāgiju, jeb dievvārdu audzināšanu, un šo pārpaslīgo ceļu parādīja mums kungs Čaitāņa, lai atpestītu visus šī laikmeta cilvēkus. Sankirtana jāgija un Krišnas apziņa iet roku rokā. Kungs Krišna savā bhakti veidolā, kā kungs Čaitāņa minēts Šrimad Bhagavatamā 11.5.32, ar īpaši norādi uz Sankirtana jāgiju. Krišna varnam, Trišā Krišnam, Sangopanāga strapāšadam, Jagjāj Sankirtana praģēr, Jaģanti hisumēt usahā. Kādu laikmetā cilvēki, kas ir pietiekami saprātīgi, ar Sankirtana jāgiju godinās Dievu kungu, kurš atnāk kopā ar saviem līdzgaitniekiem. Citas veidu rakstos ieteiktās jāgijas šajā kādā laikmetā ir grūtas, bet Sankirtanas jāgija visādā ziņā ir viegla un cildena. Tā ir ieteikta arī Bhagavad Gītā, tad ir 9.14. Omagjāna Timirantasya Gyānanjana Šalākajā Čakšurunmilitam Jena Tasmai Šrī Gurave Namaha Šrī Čaitāņa Manovištam Stapitam Jena Bhūtale Svajam Rupam Kadāmagā Sada Tikam Vandeham Shri Guru Shri Utāpadakamalam Shri Gurun Vaishnavam Šķā Shri Rupam Sagadžatam Sakagana Ragunātivitam Tam Sađīvam Sādvaitam Savatūdam Parijinā Sahitam Krišna Čaitāņa Devam Shri Radhā Krišna Padām Sakagana Lalita Shri Vishākantam Šķā He Krišna Karunu Sinhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kankā Radhā Kandanamustute Tapta Kanchani Gaurange Vrade Vrindavneshvare Vrishapkānu Sudade Pranamāmi Haripriye Panchakalpaturubhyascha Kripa Sinhu Taivacha Padritanām Pavanepyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Om Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Shrimad Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Vacharne Nirvishesha Shunivat Prashyata Deshatarine. Labi, es vēlreiz nolasīšu tulkojumu. Tad radīšanas sākumā visu radību kungs laida pasaulē cilvēku un padeva paudzes ziedojumus Višnu un svētietos. Lai šī jagja, jeb ziedojums nes jums laimi, jo ziedojot jūs, saņemsiet visu, kas ir vajadzīgs laimīgai dzīvei un atbrīvei. Tad šī tēma ir ziedojumi. Tev bieži šādi tur izdēļot bišķi smalkāk, kā ziedot Krišnam, laikam tā bija tēma nosaukt, bet vairāk būs tikai tāda paša pamata tikai. Un man ļoti patīkā šodien no rīta vēl pārlasīt to skaidrojumu. Šī Prabhupāda iesāk ar tie pirmie divi teikumi, vai pirmais teikums sanāk. Materiālā pasaulē, ko izveidojis visu dzīvo radību kungs, ja Višnu ir iespēja saistītiem dvēselēm atgriezties mājās pie Dieva. Un visas dzīvās būtnes šajā radītajā pasaulē saistīs materiālu dabu, jo tās ir aizmirstušas savas attiecības ar Višnu, jeb Krišnu, Dievu augstāko personību. Tad materiālā pasaulē, ko izveidojis Višnu, ir iespēja saistītiem dvēselēm atgriezties mājās. Tad mēs esam aizmirsuši, mēs esam sakašķējušies ar Krišnu un sakašķējušies esam un aizgājuši prom no viņam. Krišna mums radīja mums par prieku materiālo pasauli, mums kā iespēju, lai mēs varam atgriezties mājās pie viņa. Tā kā Prabhupāda uzreiz jau pašā sākumā pasaka, kā visam jānotiek. Un tālāk bija teikts, kad tad kungs radīja materiālo pasauli, lai dotu saistītiem dvēselēm iespēju mācīties jāgies, jeb ziedojumus Višnu iepriecināšanai, un tās varētu ērti un bez raizēm dzīvot materiālā pasaulē, bet pēc materiāla ķermeņa bojājas nonāk Dieva valstībā. Tas ir viss, kas jādara saistītā dvēselē. Faktiski šeit ir mums pateikts pilnīgi viss, kā mums būtu jāzina, un visa būtība. Tad mums ir iedot materiālā pasaulē, mums ir pateikts, kā mums ir jāziedo. Tālāk, protams, ir pašam jāizpēta, kas jāziedo, kā jāziedo. Un tad, lai tās varētu ērti un bez raizēm dzīvot materiālā pasaulē. Tas, ko mēs arī runājam, bakšās kursos tagad, kas ir notiek, kad dzīvēm būtnēm nav kaut kas šausmīgi jāsarežģīja, nav nekas jāizdara tās, kad būtu jāizmaina savu dzīvi, teiksim, nonākot Krišnas apziņā, tagad jāpamet sieva, darbs, tur bērni un vēl nezinu kas vai ne, bet ka mēs varam, ka mums vienīgais, kas jādara, ka mēs turpinām savu materiālo dzīvi, mēs ejam, darbojamies un pievienojam klāt savai dzīvē Krišnas apziņā. Un nekas traģisks nav. Un mums ir pat vēl vairāk šeit ir teikts, ka mēs varam ērti un bez raizēm dzīvot materiālā pasaulē. Un pēc ķermeņa bojājas nonāk Dieva valstībā. Patiesībā nav tā, ka mums tā... Mēs to pārāk traģiski parasti uztverām. Jo, te viss ir... Protams, ka te ir viss uztaisīts tā, kad ir vilšanās visam un tā tālāk. Un, ja mēs nevilsimies, tad mums te negribēsies palikt nekādīgi šo materiālo pasauli. Tas arī fakts. Bet, ja mēs... Tas nozīmē vienkārši, ka mēs nezinām, kā jādzīvo, bet Prabhupāda mums pateicis, kā ir jādzīvo. Un tad līdz ar to šī tēma arī tad ir par ziedojumiem. Un tad pateikšu, kas ir ziedojumi un kāpēc mēs ziedojam. Tad ziedošana ir tas, kad mēs kaut ko atdodam no sevis, tā kā to, kas mums kaut kas ir, to, ko mums pieder, to, kas mums ir, respektīvi. Un priekš citiem, citu labadu. Un ziedošana tas ir līdzeklis, kas mums palīdz uzkrāt dievību, jeb tā kā labestību, citā vārdā var teikt arī. Un tādā veidā mēs sakrājam šo labestības, jeb dievības spēku, un mēs kļūstam patīkami cilvēkiem, mēs kļūstam, balss izmainās cilvēkiem, kļūst patīkama, viņam kļūst patīkama valoda pati, vai ne? Pārstāja, viņam iekšā rodās tāds iekšējs spēks, kas pievelk cilvēkus, uzsmaida veiksme, iespēja gūt panākumus ir, un tad ziedojumi dod cilvēkam to labklājību, padara viņa sirdi maigu un dod viņam to panākumu bagātu cilvēku rada. Tad ziedojumi ir vajadzīgi priekš tam, lai mēs varētu noturēties laimes stāvoklī, vai ne? Un
atceros, mēs te gājām ar Inderu agrāk uz jogu, un tur bija tāds viens, kā viņam visi aizdur, Vaļera. viņš pēc nodarbības atnāk man prasa. Viņš saka, Undar, ko man darīt? Man kabatā 10 eiro. Cipā, ko man nodarboties, kādu biznesu nodarboties? Un es viņam tur sāku stāstīt, tieši par šo pašu tēmu, sāku ziedojumiem runāt ar viņu. Un viņš tāds, nē, Undar, tu nesaprati, man vajag, kur naudu dabūna? Nu, cilvēks ļoti tā domā, ka mēs domājam, tas mums ir iepūtēts sabiedrībā un visā dzīvē, tas jau pauģu paudzēs, ka mums jāiet ir smagi jāstrādā, un tad mēs kārtīgi tur jāiegūst 30 doktora grādi, un tad mēs varam noteikti tikai gūt kaut kāda veida panākumus, vai ne? Nu, protams, ka mums ir jāpazīst sfēru, kurā mēs strādājam, ka tur, teiksim, zemnieks, viņam tur jāuzina, tur kāda zemes struktūra, ko tur var sēt, ko tur nevar sēt, kas tur augs, kas tur neaugs, vai ne? Vai vajag mēslot, nevajag, ar ko mēslot, nu tādas lietas mums ir jāzina detaļas, neviens nesaka, ka nav viņas jāmācās tā kā, bet tas nenozīmē to, ka, ja mēs to iemācīsimies, vai ja mēs aiziesim tagad pie kaut kādā psihologa vai pie kaut kādā koča, ka tagad mēs kļūsim panākumiem bagāti, mēs tādi nekļūsim, ja ne? Tas viss ir atkarīgs no tā, vai mēs esam ziedojuši iepriekšējās dzīvēs, un vai mums ir uzkrāta dievbība. Un tad mēs to varam ar dzīvē redzēt, kad ir veiksmīgi cilvēki, nav veiksmīgi cilvēki. Es atceros, man bija viena paziņas vienlaicīgi uzsāka 2 internetu veikals, nu katrs savu uzsāka. Vienam tā kā raķeti uzšāvās gaisā, viņš tur momentāli pirmajā 10 bija iekšā, otrs tur kaut kur pa apakšu ņēmās, tad toreiz vēl tikai 30-40 veikali bija Latvijā. Nu pat vienu pašu pirmsākumu faktiski te bija. Un tas, kurš tas otrs, kuram pa leju gāja, tas bija īstenībā tirgotājs, nu riktīgs tirgotājs. Viņš tur izpētīs grāmatas, kā vajag nodarboties ar biznesu, kā vajag tirgot un tā tālāk. Viņam biznesa neiet vienkārši. Un es pat redzēju, ka viņš ienāk cilvēks iekšā, klients ienāk iekšā, viņš tur baigi stāst, un ar tādu entuziasmu viņš stāst, un visu tik smuki detalizēti izstāst, un klients noklausās un aiziet projām. Tas džeks, kuram viss biznesa uzšāvās gaisā, viņš nav vispār tirgotājs. Viņš ir gudrs cilvēks, tāds matemātiķis, fiziķis, vai ne? Viņš tirgot, viņš neprotā, bet viņam biznesa aiziet augšā, vai ne? Bet atšķirības starp viņam ir tāda, ka viņam, kuram uzšāvās biznesa gaisā, viņam visu laiku dzīvē, viss veicās vienkārši. Viņš jau skolas laikos, viņam tur vienmēr, ja mums kā vecāki tur iedeva kaut kādus 50 centus kabats nav, tam tur vienmēr bija piens ar lapiem jau, nezināju, kur tērēt, vai ne? Otrs, kuram tur atkal, kurš bija profiņš tirdzniecībā, tam naudas kā nav tā nav, un arī agrāk nebija. Turklāt viņš bija agrāk pat tirgotājs, viņš bija jau bērnībā visu kaut ko tirgoja. Pat cigaretes tirgoja pa vienai vēl saceros. Ko tik cilvēki neizdomāja par bērnu būdēm, vai ne? Nu jā, var sakot, un ideja tāda, ko mums māca arī Bhagavad Gīta, ko Prabhupāda te mums skaidro, respektīvi, ko Krišna mums māca, ir tas, ka mums vajag ziedot vienkārši. Un ziedot nenozīmē to, ka mums vajag ziedot, atdot, tā kā Vaļeram pēdējais 10 kabatā, kā vajag pēdējo 10 atdot kādam, bet mums ir ļoti daudz lietas, ko mēs varam ziedot. Piemēram, tās ir zināšanas, tās ir zināšanas, respektīvi, mēs varam ziedot savu saprātu, vai ne? Mēs varam ziedot savu saprātu spēku, mēs varam ziedot, ziedot zināšanas skaitās vispār viens no vislabākiem, visspēcīgākiem ziedojuma veidiem. Viņš attīra mūsu apziņu, protams, sirdi attīra, dvēseli attīra un rada labvēlīgu, tā kā, viennozīmīgi rada labvēlīgu nākotni, vai ne? Mēs varam prātu ziedot, vai ne? Prāta enerģija, var teikt. Un tas ir labās kaut kādas rakstura īpašības, kādas mums piemīt. Un arī tāpat kā ar zināšanām, mēs šo ziedosim, mums mazāk no tā nekas nepaliksies, vai ne? Mums viss būs kārtībā. Un tādā veidā mēs izpaužot savas labās rakstura īpašības, mēs varam arī redzēt, ka cilvēki izpauž šīs īpašības atpakaļ mums, pret mums tagad tieši labi sāk izturēties, vai ne? Ir sajūtas, ko cilvēks var ziedot. Sajūtas ir tas, kad ir kādam mākslinieciskas dotības. Viņš var tas nav gleznas, kur ir gleznas var zīmēt, vai ne, nodot savu sajūtas, viņš var caur gleznām nodot cilvēkiem. Vai Kirtena dzied, ka cilvēks, viņš var nodot savas emocijas caur Kirtenu. Un arī cilvēks faktiski ziedo, visi
visi ir priecīgi, visiem patīk, vai ne, bet ziedotājs pats neko nezaudē. Viņš ir tik vēl iegūst, protams, vai ne. Dzīvības enerģija, tas jau ir atkal tāds, ko mēs ziedojam, un mēs apmaiņā jau pret naudu. Mēs, respektīvi, mēs ejam strādāt, mēs atdodam savu dzīvības enerģiju un pretī saņemam algu, kuru notriecam. Ja, ne, laiks ir, mēs varam ziedot laiku, nu, kā skaidrs ir, tad, kam mēs veltam savu laiku, to mēs arī savu dabūnam atpakaļ. Piemēram, mēs sēžam vakarā, skatāmies televīziju, ne, un visu, ko mēs uzsūcam caur to televīziju, tas viss mums iekšā nogulsnējās, tā kā, vai ne. Un tad, kam mēs veltam vairāk savu uzmanību, tad mēs, to mēs arī tās lietas, tas ir loģiski, kam mēs veltam, ja mēs veltam darbam, tad, teiksim, nezinu, ja es savu biškopībai veltu laiku, tad man medus ir rezultāts, vai ne? Tad, kam mēs veltam laiku, to mēs iegūstam atpakaļ. Ķermeļi var ziedot, vai ķermeļa daļas var ziedot, no tāds rets veids ir, bet ir cilvēki, kas ir gatavi bijuši atteikties no savas dzīves un ziedot savu dzīvi, lai citus izglābtu, vai arī kādus orgānus ziedot, ka cilvēkiem nepieciešams ir. Mums tieši Indijā bija diskusija par to, ko var ziedot, ko nevar ziedot, un bija, kad es atceros, man skolotājs teica, kad mēs ziedot par kaut kādu, asinis, piemēram, vai kādam vajag, bet mēs nedaram bezpersoniski, mums Krišnas apziņā visas personiskas attiecības, vienmēr tas nozīmē, ka mēs ziedojam, negribu kādam konkrēti minēt, kuram vajag, bet, piemēram, kādam Pēterim vajag asinis, un tā grupa man, tad es viņam ziedot personiski, vai ne? Ja es vienkārši bezpersoniski nodot, tad es neveido attiecības, tas tās bezpersonisks nav ieteicams īpaši veids, vai ne? Bet arī, ja ir vajadzība, tad var arī veids, kas mums noteikti atgriezīs kaut kāda veida augļus. Jā, ne? Nauda. Tas ir vispopulārākais ziedojuma veids. Jā, nauda, ko mēs varam ziedot, un viņš ir arī ārkārtīgi bīstams veids patiesībā, jo ļoti daudz cilvēku to dara ne tajā laikā, ne tajā vietā, vēl piedāvā nepareiziem cilvēkiem. Viņš izdara nepareizi. Ne? Bija viena paziņa, viņa teica, mēs kaut kā par ziedošanām runājam, viņa saka, ko gribi, bet es atbraucu uz Rīgu, es eju caur tuneli, redzu to čali ar sarkano degunu, vai ne, un es viņam vienmēr iedošu kādu kapeiku, vai ne. Cilvēkam vajag taču, vai ne. Bet tas ir bīstami, tāpēc, ka tas attīsta alkatību, un tas arī, protams, ka mēs saņemsim, šis cilvēks degradē, jo viņš aiziet nopērk savu. Atceros, kad es biju bērns, biju aizgājis, dzīvoju Jelgavā, bija tāds Laima vai Laimdot universāla veikals bija. Un tur pie durvīm sēdēja viens tāds, kā mēs tagad saucam bombzis. Es viņam pienāku klāt, iedodu naudiņu un pats iegāju veiklā iekšā un kaut ko tur pērku, stāvu rindā un skatos, viņš arī stāv, viņš kaut kā pirmais bija aiz manī nozēs, viņš paņēma soduklonu pudelīti un ko ārā ejot redz, ka viņš viņu dzer ārā, jo vai? Un es sapratu, bija tāds ļoti tāds, šokāts bija, viņš jau bija laikam lēts, viņas ir kafejīgs maksāja kaut kāds, bet vienkārši redzēju reālu rezultātu, vai ne, tā vajag ziedošanai. Un ja mēs tā ziedojam, un vien tas dzērājs, viņš tur pateiksim izdara savu pudelīti, viņš nomirst. Kurš ir vainīgs? Es esmu vainīgs, ka es viņam palīdzēju tā kā nolikt to pēdējo karoti, tā teikt, vai ne? Jā, tāpēc tas ir ļoti bīstami, jo tas degradē mūs, ja mēs nezinām, un arī tas var degradēt arī šo pašu cilvēku. Man tas ir Hare Krishna. Un man tas ir arī labs ziedojuma veids, un, ko mēs varam dot. Mēs varam tur apģērbu dot kaut kādas lietas, kas mums vajadzīgas, nav vajadzīgas, respektīvi, ēdienu, ropavus, un mēs varam to ziedot tiem cilvēkiem, kam tas vajadzīgs attiecīgi, vai ne? Un es zinu, ka ir bijušas lekcijas par to un stāstījuši to, ka mantas nevajag ziedot, respektīvi mantas vajag ziedot, bet mēs nevajagot ziedot tās mantas, piemēram, es novalkāju savu jaku tagad un caurumā tur atdodu kādam, vai ne? Jo tā ir dāvana. Ziedojumu var saukt par dāvanu. Tas sanāk kāds, kas došu tādu dāvanu, nonēsātu netīru, vēl neizmazgātu smirdīgu varbūt un tādu, nolietot respektīvi.
Bet no otras puses, ja mēs kādam vismaz ar to varam palīdzēt, un mums cita nekā nav, tas nav nekas slikts, respektīvi, viņa ir maza dāvana, bet tik un tā ir dāvana. Un, kā teiks, ka mēs jau tādu dāvanu paši negribētu saņemt. Saka, ka baigi labā jāka man 10 gadus nokalpot, ļoti labi. Sviedriem piesaukusies. Jā. Ļoti, šīs tās lietas ir, ko mēs varam ziedot. Pirmās bija tās, kas mums ir, kuras mantas un nauda, un tālāk tās mums vajag iegādāties vismaz, bet tās pirmās bija prāts, saprāts, sajūtas, to mēs varam ziedot, mēs no tā nekā nezaudējam. Un ir visvieglākais veids, kas cilvēkam ir, kas viņam palīdz reāli uzkrāt dievbijību, bet tas ir piedot un lūgt visiem piedošanu. Vai ne? Un ir, protams, populāri ir Torštenovs taisa veselas sērijas ar to, kad viņš vēl visiem laimi. Un nemaldos viņš pēc lekcijām tur visiem saka, tagad vēlēsim visiem laimi, vai ne? Un nezinu, vai tagad vēl to agrāk darīja. Bet tas, man liekas, ja es pareizi atceros, no Višnu Purānā bija teikts, ka tas nāk no Višnu Purānas, un to viņš nav izdomājis arī, respektīvi. Tā kā arī tas ir autoritīvi, ka mēs varam vēlēt cilvēkiem laimi, un tā mēs ziedojam savu prātu, mēs ziedojam savu laiku, domas un tā tālāk, un tas palīdz. Gan cilvēkiem, gan mums. Torštenovs pats stāstījis, ir notikums, atceros, daudz dažādas. Viens bija tās ļoti spilgts notikums, kas man ļoti patīkās ar to, kad bija vienai mātei, dēls bija dzērājs, un viņš bija ieteicis tai mātei vienkārši, viņš jau skaļu mūziku klausījās, viņam viena māja, viņa dzīvo vienā galā, dēls otrā galā, un tur visu laiku klausījās, apdzēries mūziku skaļu, un tā tur dienām naktī nav gulējusi tā māte, un viņš saka vienkārši vēlēt viņam laimi tam dēlam, bet neko, viņa neprasiet neko un tā, un viņš to darīja pēc kaut kādiem 3 mēnešiem. Viņš saka, mūziku pēkšņi apklusa. Neklausās skaļu mūziku vairāk. Un viņi prasa, ko darīt tālāk. Viņš var turpiniet. Viņa turpināja vēlēt viņam laimi. Tā neko neprasot no viņa, nenosodot viņu, ka viņš tur dzērēs vai lops vai kas ne tāds. Vai ne? Un pēc kaut kāda laika viņš atnāca pie tās mātes, ieliek klēpī galvu un sāk raudāt un lūgt viņai piedošanu. Ka viņš tāds dzērēs ir. Un tas tāds rezultāts baigais un cilvēkiem, kas palīdz. Un vēl ļoti labs lieta, ko mēs varam ziedot, kas mums noteikti ir ieteikti arī, ko skolotāji iesaka, ka mēs varam izdaļāt cilvēkiem nevis vienkārši ēdienu, bet ka mēs prasādi varam dalīt, vai ne? Kad Dievam piedāvāt ēdienu, tātad tas ir, tā ir jau garīga kalpošana faktiski. Tāpat tās ir cilvēki, kas bļaustās, uz mani apzaga, piekāva, atņēma visu un tā tālāk, vai ne? Tie noteikti, tas nenoteikti nav pareizi atkal tie cilvēki. Protams, ārkārtas gadījumi vienmēr ir, bet tas nenozīmē, ka šim cilvēkam kaut kas trūkst, jo ja mani apzog, vai man kaut kas notiekās, vai tur, nezinu kas, vai piekāva vēl tur, tad noteikti tevi vispirms uz slimnīcu, vai sauc policiju, vai ne? Kaut kā tā, vai pie radījumiem meklēt palīdzību. Bet nevis stāvu centrālajā tirgu vai centrālajā laukumā pie pulksteņiem bļauj, ka man apzaga dodiet man naudu, vai ne? Tā nedara cilvēki. Tīri loģiski, vai ne? Jā, un tad mēs nonākam visdiženākā, viscildenākā ziedojuma visā visumā. Tā ir Hari Katha, vai ne? Un tā ir Hare Krišnas Mahamantra daudzināšana, vai ne? Tad mēs varam veikt visas tādas ziedojumus. Vēl nebija pieminēts, kad ir jau tie ziedojumi, tad mēs varam ziedot cilvēkiem, bet mēs varam ziedot arī padieviem. Tas veidās arī ir ieteikts, lai tad mēs varam ziedot padieviem, lai gūtu kādu labumu. Taču mums jāatcerās, ka visu ziedojumu galamērķis ir Krišna, jo Dieva augstākā personība, un galu galā arī padievi ir atkarīgi no viņa, un tikai ar Krišnas žēlastību tad padievi mums var kaut ko iedot. Un arī tad kungs Čaitanya, kas bija atnācis kā visdiženāko Kali-jugas ziedojumu šajā laikmetā, tad mums ieteica Mahamantru daudzināšanu. Visi Mahamantru zina noteikti. Hare Krišna, Hare Krišna, Krišna Krišna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jā, tā ir viscildenākā ziedošana, un tā nes labumu visiem. Kā Prabhupāda teica, pat cienas no tā būs labuma. Bhagavad Gītā 4.30 ir teikts, ka
Tātad, kas ziedo un zina ziedojumu jēgu, tie attīrās no grēku pretdarbībām un nobaudījuši ziedojumu nektāru iet pretī augstākajam un mūžīgajam. 4.31. nākamais pants, kas ir labākais no kuru dzimtas, bez ziedošanas neviens nespēj dzīvot laimīgi. Ne uz šīs planētas, ne šajā dzīvē. Un ko tad lai saka par nākamo? Tātad, lai mēs varētu noturēties kaut kādā laimes stāvoklī, mums ir vajadzīgs spēks, šis laimes spēks kaut kāds mums ir vajadzīgs, vai ne? Un šo spēku mēs varam iegūt ar ziedošanu. Un kā šeit pats Krišna ir apgalvojis, apliecinājis, cita ceļa nav vienkārši. Mums vienmēr ir kaut kas jāziedo. Ir, mēs dzīvojam dažādās gunās, protams, dažādi esam ietekmēti, ir kaislība, tumsības gunās, skaidrības gunā, cits, un tāpēc mums ir jādara kaut kādi praktiski soļi. Un citi nevar daudzināt Hare Krišnas to Mahamantu, teiksim, viņam ir teikuši cilvēks, nenāk, nevaru. Citiem saka, kā muļķība tā vispār ir, vai ne, bet viņam pateikt varbūt dziedot kaut kādas lietas. Un arī tas ir ok, bet vienīgi mums jāmēģina nonākt tā, kad ir tad ziedojumi var būt arī tumsībās, skaidrībās, kaislībās, vai ne, un taču mums ir jāpanāk to, ka šos ziedojumus mēs varam veikt vismaz sākotnē kaislības gunā, un tad mēs varam arī nodarboties jau ar garīgu ziedošanu. Un tāpēc ir jāveic šie praktiskie soļi un jāveic tad ziedojumu un arī askēzes skaidrībā mums jāveic ir. Man patīkās arī tas, ka tas ir, ko es teicu, ka cilvēki ir sabojātu prātu vai prāta slimības, kas ir, kam sabojāts raksturs ļoti ir, kad viņi meklē patvērumu, viņi nezin, kā gūt laimi, un viņi meklē šo patvērumu pasaulē pārdotākajās lietās, vispopulārākajās, tas ir alkohols, cigaretes, narkotikas, patīk tur labi paēst, kaut kādu gaļu tur, vai ne, datorspēles, tad citu, tas pats tagad pēdējā tendence, un tā tālāk. Un šīs prāta slimības visas var izārstēt ar to, ja mēs pareizi veicam ziedojumus. Un tad palīdz arī tādas askēzes, kuras mēs varam veikt, un tad, biedrošanās svētiem cilvēkiem, protams, ka palīdz, vai ne, un jutekļu kontroli palīdz, un dzīvnieku barošana, piemēram, palīdz, tās visas dzīvnieku barošana vienmēr ziedojums skaidrībā, piemēram, skaidrības gunā, ja, mēs nezinām, kā ziedot, tad pabarot dzīvnieku, tā ir skaidrības guna, tā ir tā kā ļoti viegli to var cilvēks darīt. Un, ja cilvēks, ziedo atkal materiālu mērķu vadīti, viņi, piemēram, tur ziedo, lai gūtu slavu, ziedo, lai kaut kādu prestižu gūtu, vai ne, tad tāda kaislība guna, vai ne, un no tā mums kaut kādā veidā ir jāatbrīvojas, jo pretējā gadījumā mēs kļūsim alkatīgi, mēs paliksim lepni, augstprātīgi un tā. Bet no otras puses, protams, tas ir labi, jo dāsnums veidojās. Un, zināms, ka viena no vīriešu lietām ir, kas viņam jādara, tā ir jātīsta dāsnums. Un tad vispār ir tā, lai mēs mainītu savu likteni, lai mēs varam mainīt, ir jābūt, jāveic askēzes un jāveic, tad askēzes ir vīriešiem, sievietiem ir dažādas askēzes, pirmā askēze noteikti visiem varētu būt dienas režīmu ievērošana, teiksim, mēs laicīgi ceļamies, laicīgi ejam gulēt, vai ne. Tas noteikti palīdz. Ja mēs ejam nepareizā laikā gulēt, mēs varam manīt, ka mums vienkārši nepareizas īpašības attīstās. Un vīriešu askēzes, piemēram, tur iet uz darbu, tur pelnīt naudu, uzturēt ģimeni, vest ģimeni pie Dieva, teiksim, vai ne. Ēst. Tavā gadījumā ēst, jā. Prasām, sieviešu askēzes kalpot vīram, tur, sievietē tas grūtākās kalpot vīram, tur pieņemt vīra raksturu, pieņemt vīra likteni, teiksim, ne, un necīnīties ar vīru varbūt, tur, ne, būt par sievieti. Vīrieti, atkal arī būt par vīrieti, protams. Par to es pēc tam pateikšu tā vēl klāt. Tad upurēšana ir, mums latviešu jocīgi tas vārds upurēšana skan, krieviem bieži žerta, tā kā žertu pret šeņi. Tas ir tā kā, mēs skaitam kaut kādas lūgšanas, veicam kaut kādus jagjas, teiksim, mantras izsakām, tā upurēšana tā domāta ir.
Ne? Un ziedošana, tad ziedošana skaidrībā to, ko mēs tev skaitījām, vai ne? Tā ir iespēja, ka mēs vājinām tā kā likteņsitienus ziedošanu, vai ne? Un pēc tam mums ir, un vēl ceturtā lieta, kas ir mums jāstudē, ir tas, ka mums ir respektīvi jāstudē vai jāgūst zināšanas par to, kā izmainīt savu likteni, kā uzlabot savu likteni. Kas tādas lietas ir, vai ne? Kas mums palīdzēs, tā kā mēs varbūt nonākuši jau tie, kas nodarbojas tīri ar garīgu kalpošanu, viņi ar šām lietām varbūt vispār nepievērš uzmanību, jo viņas ir tādas sekundāras. Respektīvi, viņi šo visu jau ir izdarījuši, viņi to visu paveikuši jau. Ir pat teikts, ka tas, kas daudzina Hare Krišnas mantru, viņš ir tas, kurš kļūst pa Vaišnavu, viņš ir paveicis iepriekšējās dzīvēs viņš ir bijis visus ziedojumus, visas askējas, viņš visu to ir izdarījis jau. Viņš tagad ir nonācis jau tādā līmenī, ka viņš var mierīgi daudzināt Mahamantru, viņam tas patīk, un viņš dara tādu, viņš sludina, protams, Krišnas apziņu. Un tā, un ja mēs šādi dzīvojam, patiesībā tas, kas bija pie askēzēm, gan vīrietim, gan sievietiem ir atšķirīgs, bet šādā veidā mēs mācām arī ģimeni, mēs mācām bērnus, bērni skatās, kā vecāki ziedo, viņi arī iemācās ziedot, un viņi, gan tātad bērni mēs attīramies, bērni attīrās, un bērni iemācās ziedojumu kultūru, viņi iemācās ziedot, un viņi iemācās izmainīt dzīvi, ja mēs to skaidrojam, protams. Jo ziedošana bez zināšanām, viņa ir diezgan tukša, viņa ir bezjēdzīga, jo mēs varam, kā es minēju pašā sākumā, mēs varam ziedot. Tā kā es bērnībā ziedoju onklim odekolonu pudelē, ieguvēju nav, vai ne? Jā, tāpēc ir Bhagavad Gītā, Krišna tālāk bija norādījis, kad ir trīs veidi ziedojumi, tad ir skaidrībās, kaislībās un tumsībā. Un tad citēšu pantus, kad Bhagavad Gītā 17.20 Krišna saka, tātad dāvana, kas ir dota kā pienākums, nesautīgi, īstajā laikā un vietā, un īstajam cilvēkam, tā ir uzskatām par dāvanu skaidrībā. Tātad, faktiski, veidās ir teikts tas, ka vislabākais ziedojums ir dot tiem cilvēkiem, kas nodarbojas ar garīgo praksi. Protams, ka mums ir, ja mēs palīdzam arī, respektīvi tiem, kuriem tas ir nepieciešams, tie var būt kaut kādi slimi bērni, tie var būt slimi cilvēki, kuriem tur īpaši vajadzības ir, tad, ja mēs viņiem ziedojam, tas arī labi, protams, bet galvenais ir īstais laiks, īstā vieta, īstiem cilvēkiem, vai ne? Un nesautīgi. Un tāpēc šīs ziedošanas skaidrībā viņas parasti ir noteikti. Mēs braucam tur svētceļojumos, mēs tempļos to varam darīt, mēs to daram svētus cilvēkus, redzot viņiem ziedojam, un gluži dabiski parasti cilvēkiem ir kaut kur. Arī no bērnības atceros, ka bija vienmēr, kad pat baznīca bija, kā atceros, brauc uz Krustakalnu, tur bija apkārt divi, tur vienmēr gāja ziedot ar visu, un kaut kā dabiski tas mums tas dabiski kā cilvēkiem vienkārši. Un ja pareizi, protams, ka mēs nedomājam par atalgojumu. Līdz ar to kaislībās jau nākamais arī, kad tad nākamais pants bija, bet dāvana, kas dota ar sautīgu nolūku, lai iegūtu kaut ko, vai kas dota nelabprāt, ir dāvana kaislībās. Un bieži vien tad cilvēki dara, kad lai nonāktu debesu valstībā, viņi kaut ko ziedo tur, vai ne, un tad, bet tāpat laikā viņi uztraucās, vai pa daudz kaut kā ziedoja, un ir žēl pateikt, un es pirms atdod, un pēc tam paliek žēl, teiksim, vai ne, vai dot kaut kādu mērķi, es tagad ziedošu, un tagad tuvojas vēlēšanas, un pa manīm sāks balsot tur, vai ne, un cilvēki, un vajag slavu iegūšu vienkārši, katram savu mērķi tādi, bet mēs to redzam, ka ļoti bieži cilvēki veikti tādas muļķības, lai, ja nebaldos, mums taču tas varbūt pie askaidiem vairāk ir, mums bija Šķēle, man liekas, Birkaus un Adams, ne? Bija kaut kādi trīs, kas bija slimnīcā pieteikuši vai badsterēgu vai gavēni, un te viņi tur sēdēja neko, ne? Rubiks arī? Tas nezinu. Es zinu, kad ir bijuši šie trīs bija, viņi tur bija kaut kur apsūdzēti, un te viņi pateica, kamēr tur mums tur apsūdzības tur nenoņems, tad mēs neēdīsim tagad, vai ne? Viņi jau to tikai, grib savu slavu iegūt kaut kādu, vai ne? Un kaut ko tur pierādīt, teiksim, viņam nav tāda nesautīga nolūka nav, viņam tīrs absolūti sautīgs nolūks, un tā ir tās kaislības.
Un, kas mēs, protams, ar tumsību, ja tur sāk kaut ko tur vēl savu pāri darīt vai kaut ko tam līdzīgi. Jo beidās, var sakot, vietēji vispār tikai, protams, ja mēs darām kaut kādas ziedošanas tikai skaidrībā. Un pēdējais mans bija par to, ka dāvana, kas dota netīrā vietā, nelaikā, cilvēkam, kam nav vērts dot, kam ziedot, kas dota paviešanu bez cieņas, ir dāvana tumsībām. Tad tā ideja tāda, ka mēs, ka mums nebaidzētu ziedot līdzekļus, teiksim, cilvēkiem, vai kaut kas ir azartspēļu mērķiem vai apreibināšanās, ka cilvēki un tā, kad, jāprot arī atšķirt, protams, ir, kad, piemēram, patīk tas piemērs, kad ir kaut kāds nāk un bombs saka, iedod man laptiņu vienu, to eiro, un viņam saka, nomazgā mašīnu, vai ne? Viņš nomazgā mašīnu, nopelna, un pēc tam, teiksim, viņš par to nopērk to pašu šņabi un piecerās un nomirst no tā, mēs par to atbildību nenesam, viņš nopelnīja godīgi. Ja mēs viņam iedodam to eiro, viņš nopērk to šņabi un nomirst, tad mēs esam vainīgi, jo mēs viņam stimulējam, vai ne? Tāpēc tā ir ziedojums tumsībā atbildoši šim pantam sanāk. Tāda labdarība tīri tumsība. Viņa nenes neko sveitīgu, un viņa iedrošina cilvēkus tikai uz grēcīgiem darbiem. Man patīkās viens video redzējis, kad bija taisījuši eksperimentu, man liekas, Ņujorkā, kad bija viens tēvs nosēdās ar bērnu, apsēdās un blakām un pateica, esmu vientuļais tēvs, pazaudējis darbu, lūdzu palīdziet man. Un bija ielas pretēji vēl stāvēja viena kaut kāda tante, tur būtnes iegoja. Un tas onkuls, viņš sēdēja, viņam visas dienas garumā neviens nebija iedevis naudu. Vispār neviens. Ņujorkā tas bija. Un dienas beigās tā tanti, kas tur tirgoja tos savus pončikus, viņa atnāca viņam atdeva, un teica, tas viss, ko šodien nopelnu, un atdeva viņam. Un viens cilvēks, viņa saka, es visu dienu redzēju, ka mums neviens nedeva, un tā, vai ne? Tā, bet paradoks, vai ne? Un tāpat laikā tad nākamā diena atnāca tas pats onkuls, atkal pārģērbies, ziedot man naudu, kā tur bija tur alkoholam un narkotikām. Un viņam nāk visi cilvēki dod naudu. Sapanāk, kam var uzlikt? Visi, becīt, viņam atraujies, baigi labā lietā. Viņam visi ziedo naudu. Iedomājieties, vai ne? Kāds cilvēkam ir saprāts, kad viņi šādam cilvēkam ziedo, kurš tur tiešām tam netic noteikti vēl parasti, zin kā, viņš noteikti mānās kaut ko. Ja tu viens godīgi uzrakst, ka viņš vienkārši narkotikām, viņam ziedo naudu cilvēks par ārprāts, vai ne? Bet tā ir ziedojums, tas ir ziedojums viennozīmīgi tumsībā, un cilvēks, viņš vienkārši sevi grauj un to grauj un visus apkārtojus grauj, radot tādam piemēram. Nedod Dievs, viņš ir savu dēlu kopā, ja tam vēl tam rāda, redzi pat, kam vajag ziedot, vai ne? Tad arī savu ģimeni grauj. Un arī tumsībā arī sanāk, atbilstoši šim pantam, sanāk tas, ka mēs, ja mēs ziedojam pat pareizam cilvēkam, bet mēs viņam ziedojam, mēs zinām, atbrauc kaut kāds maharāģi, teiksim, bet viņš varbūt nesimpatizē kaut ko, labi ņem, nezinu kā, visi tur ziedot, es arī. Tā bez cieņas kaut kā, vai ne? Tā ir ar tumsību, un mēs no tā labumu negūtam, drīzāk sliktumu tikai. Vai ne? Un tad mums ir jāsaprot, respektīvi, kādā veidā mums veiks ziedojums un kam mēs drīkstam ziedot. Tā ir ļoti būtiska lieta, jo pretējā gadījumā labums nebūs, kā saka, ne sašam, ne pašam. Nebūs nekāda labuma. Tur tā interesanta lieta ir, ko mums latviski laikam arī grūti sanāk tie vārdi askēze un ziedošana. Zināt atšķirību kāds, ne? Grūti vārdi. Labā šeit. Ziedot! Jo grūti izrunāt, jo ka kaut kas jādod no ziedot, ne. Nezināšu. Askēze? Ar ko atšķirās, nezinu. Blakupādi, man liekas, vakar. Tieši vakar teica, ja? jā. Zvanīju, ne. Okay. Tas ir brīvprātīgi uzņemties ķermenis neērtības, jā, askēzi. Jā. Tas blakupādi vārdi. Un tā arī ir faktiski, jā, kad mēs ziedojam, tad, ja mēs veicam askēzi, tad mēs tad kaut ko no sava ķermeņa, tā kā kaut kāds uzņemamies, kaut kādas grūtības, kaut kādas, teiksim, kaut kā jogu nodarbojamies, vai atsakamies no kaut kādām, nezinu, gaļu sēdieniem, mēs saka, pārstājam ēst gaļu, pārstājam dzert kafiju, tur teju, tā ir mūsu askēze reāli, vai ne? Tad mēs atkāpjamies, jo mums to visu patikās darīt, vai ne? Un ziedošana atkal, tā, mēs, tā kā es jau skaitīju, tad mēs kaut ko ziedojam to, kas mums ir, tā kā. Un
Un rezultāti no šiem šīm darbībām ir atšķirīgi. Ne? Tāpēc arī mums jāzina tā atšķirība, kas ir askēze, kas ir ziedošana. Jo ar askēzi mēs veicam askēzi, un viņi parasti stingri ir, piemēram, to pašu atmest smēķēšanu, grūti cilvēkam, kurš smēķē. Tu narkotiski atkarība taču, vai ne? Kas smēķējuši to visu zina. Un es ar tā skaitā. Bet to ir grūti saņemties, un to ir grūti izdarīt. Bet ja mēs to ieguldam, to enerģiju, ieguldam to spēku, un mums izdodas, tad mēs gūstam spēku tam, lai mēs pārvarētu kaut kādas veida grūtības, kas mums dzīvē nāk. Mums uznāk dzīvē grūti periodi, mums ir spēks darboties. Es piefiksēju to, ko tu Torstenovs tagad reklamē, bieži vien to sportošanu, tās ilgo skriešanu, un patiešām tā, ka tu ej, tu garos gabalus skrien kaut kādus, vai ne, kas ir, tā ir riktīgi askēze taču, vai ne? Un pēc tam ir milzīga enerģija iekšā darboties, milzīga enerģija. Un tev uzreiz gribās uzņemties vēl kaut kādu nākamo askēzi, jo askēzes spēks, viņš dod to enerģiju, lai tu varētu veikt jaunas askēzes, un tādā veidā kļūsi spēcīgs. Bet jābūt ļoti uzmanīgam, ar askēzēm cilvēks kļūst cietsirdīgs, viņš var kļūt. Tāpēc viņam jāpraktizē kaut kāda garīga kalpošana noteikti ir, jo pretējā gadījumā tie, kas ir tie jogi, mēs varam redzēt, ka viņi ir veikuši daudz askēzes, viņi tad, viņam cieta sirds viņam tāda ir, vai ne, un viņi arī savu pašnāvi mēs varam redzēt, tie, kas ir tādi brahmačāri, teiksim, daudz, kas ir ilgus gadus bijuši brahmačāri, un viņi ir tādi, tādi stingri tādi, viņi tādi iekšēji stingrāki, un arī pret citiem ir stingrāki, un tad kaut ko viņam pasaka, respektīvi viņš kādam kaut ko pasaka, un domā, tas uzreiz apvainojās, viņš saka, es tā vai ne, viņš man šitā te tur sāk man tā uzbrauc augumā man vai kā, lai viņš vienkārši viņam tā iekšējā tā stingrība, un mēs viņu sajūtam to stingrību, un mums viņu nepatīk. Ja, ne? Tas vienkārši ir tas askēzes spēks, faktiski, ko viņš ir uzkrājis. Savukārt ziedošana ir tā, kas mums, mēs daudz ziedojam, tad tā mums, tad, kad mums dzīvē sanāk kaut kādas grūtības, viņa mums vaina šīs grūtības. Mums atnāk, es tur paklūpu kaut kādu, man tur kāds cilvēks pienāk klāt, palīdz piecelties. Vai es tur, ja man nebūtu ziedojumi, teiksim, veikšu, es tur nokrītu bezsamiņā kaut kur nost, un man tur varbūt cilvēki ietu garām, vai ne? Šī gadījumā man nāk kāds piezina tur ārstam, varbūt, tā tālāk, vai ne? Tātad mums tā ir uzkrāta tāda dievbijība, ar kuru mums palīdz. Vai es gribu nopirkt dzīvokli, piemēram, kaut kādu, un pēkšņi sanāk kaut kā, vai nu pēkšņi kaut kur atnāk nauda, vai nu kaut kāds, es dabūnu kaut kādu lētu dzīvokli, vai ne? Un vai kaut kādi izveidojas apstākļi, kuru rezultātā tu vari uzveikt arī tos grūtos apstākļus. Tāds ir ziedošanas rezultāts, vai ne? Tā kā tātad ir vajadzīga gan ziedošana, gan askēzes ir vajadzīgas. Un tikai jābūt arī pareizai noskaņai, jo pretējā gadījumā, ja mēs ziedosim, daudz domāsim, mēs tādā alkatībā varam iekļūt iekšā daudz ziedošu, daudz dabūšu atpakaļ, kļūšu bagāts tur, vai ne, tādā meditācija var iekļūt iekšā alkatībā, vai ne. Un arī tas pats, ko es biju minējis laikam par to skolu, kad mēs tur ejam skolā, un mēs domājam, kad dabūt labu darbu, vai ne, vai pabeigt augstskolu, vai iestāties jau augstskolā, vai ne, vai domā, kad es atceros, biju vienreiz aizgājis 100 atpakaļ, kad 19 gadi, 20, es biju aizgājis uz pārunām Latvijas mobilā telefonā, un man tur stāstīja, kad atnāk kaut kāds cilvēks, maģistru grādu, pa grāmatvedi strādāt, vai ne, viņš saka, mēs viņam prasām, kā iegramatot algas, vai ne, viņš tā kā, švaks tur, vai ne. Kāpēc viņš varbūt grādu iegūst, bet viņš nav iegūst zināšanas. Viņš līdz ar to, tas izpaužās tā arī, ka viņš nav dabūjis to dievbijību sakrājis. Un viņam ir, un viņš nevar to darbu dabūt. Atnāk kaut kāds cits, viņš varbūt pat nekā nezina, un viņš dabū darbu. Un tad, ja ir sakrāta dievbijība, tas mums palīdz. Ja, teiksim, varbūt kādam ir slikti ieradumi, teiksim, un ja viņš daudz cilvēku ziedo, viņš var viegli atbrīvoties no sliktiem ieradumiem, piemēram, vai ne? Un tā. Bet, protams, ir, mēs, kas praktizējam Krišnas apziņu, mēs jau saprotam, ka mums ziedojumus vai askēzes mums nevajag veikt tamdēļ, lai iegūtu tur labāku tur
tikai labāku veselību, vai tikai nopelnītu naudu, vai izveidot savu nākotnē labāku likteni. Mums jāsaprot, ka mums jāveic ziedojumi tikai un vienīgi tam dēļ, lai mēs varētu nodarboties garīgo kalpošanu. Tāpēc Prabhupāda mums teica, ka pirmais, protams, ir veselība, mēs rūpējamies par veselību un tā, bet ne jau tāpēc, lai tagad, man liekas, bija tā saruna, kur Prabhupāda runāja ar vienu mācekli, un viņš teica, kad bija kaut kāds cilvēks, man liekas, viens no pirmiem tur Amerikā, kuram bija tikai sirds pārstādīta. Viņš tur teica, ārprāt, cik forši tagad es varu beidzot baudīt, iet tur dzert, es varu nodarboties ar seksu. Tagad man tāda laime, medicīnai attīstība, vai ne? Un cilvēks saņēmis to savu jauno sirdi, viņš pēc gada tur nomira, cik atceros. Bet tā ideja, kad viņš saņēma kaut kādu labumu un viņš nepareizi izlietoja, tad mēs nedrīkstam tikai dēļ tā, lai būtu laba veselība. Mums ir vajadzīga veselība, lai mēs varētu nodarboties garīgo kalpošanu, tad ir jēga vispār. Bet tagad mēs tikai degradēsim. Vai ne? Un ir vēl viena, tam askezēm, kas bija minētas, askezes, vai ne, un tā ziedošana, un ir vēl trešais, kad ir kalpošana Dievam. Un ir kalpošana Dievam, kad mēs varam iet uz templi, mēs varam iet kalpot dievībām, mēs varam iet kalpot vaišnaviem, mēs varam veikt dažādas kalpošanas, tāda garīga nodarbes veikt. Un tādā gadījumā mēs nevis, es to stāstu, lai nevis mēs to noliktu pa mērķi, tikai, bet lai mēs saprastu to, kas notiek. Jo tagad mēs nodarbojamies garīgu kalpošanu, tad mēs aizmirstam par savām kaut kādām sliktām īpašībām, un mums šīs īpašības, viņas lēnāk garā mēs aizmirstam, viņas vienkārši iznīcinās. Ne? Un raksturs jau mums veidojās, dzīvi no dzīves mēs darām kaut kāda veida darbības, un šī gada, teiksim, mans raksturs ir šitāds, un nākamajā dzīvē man viņš turpinās, tas raksturs būtu tāds pats, vai ne? Un man raksturu grūti izmainīt. Mēs nevaram tagad iet pie kaučiem un psihologiem un saka, tagad kļūsim labi tagad. Mēs tā nekļūsim labi neviens. Bet ja mēs nodarbojamies ar garīgu kalpošanu, mēs varam aizmirst par šo. Mums tā īpašība vienkārši izzūda. Mēs, protams, darām kaut kādas dievības darbus un tā tālāk. Viņi palīdz mums izniegt šiem. Tieši garīgās kalpošana tā, kas mums palīdz aizmirst par savu raksturu, jo mēs par sevi nedomājam. Šimpat Bhagavatamā pants 5.8.12 teikts, tam, kas ir stingrs Dieva personības bhakta, ir visas labās padievu īpašības, bet tas, kas nav Dieva kunga bhakta, ir tikai materiāls īpašības, kas ir maz ko vērtas. Tas ir tāpēc, ka viņš darbojas tikai prāta līmenī un viņu noteikti pievelk materiālās enerģijas mirdzumus. Tātad, tā ideja teikt tieši tas, kas nodarbojas ar garīgu kalpošanu, respektīvi tas, kurš ir Dieva kunga bhakta, viņam attīstās visas labās padievu īpašības pašas no seviem. Un mums nav jāiet pie psihologa tagad un domāt, kā man tagad kaut kādu īpašību attīstīt. Mums nav vajadzīgs coach nekāds, lai mums tagad pateiktu, kā man tagad dzīvot pareizāk vai un tā tālāk. Vai ne? Mēs vienkārši nodarbojamies garīgu kalpošanu un visas labās padievu īpašības mums attīstās. Tas 10 reizes vienkāršāk nekā strādāt ar saviem sepcītu. Turklāt, es neatceros, kurš to teica, vai Prabhupāda vai kāds no skolotājiem bija teicis, ka ja mēs strādājam sevi, mēs izmainām kaut kādu īpašību. Nonākot kaut kādos apstākļos, tā īpašība mums atnāks atpakaļ vienkārši. Respektīvi, mēs viņu neiznīcināsim no sevi. Viņi mums saglabājas iekšā, jo mēs neesam izmainījuši savu būtību, mēs tikai to īpašību kaut kādā veidā esam apklusinājuši, vai ne? Tā ir tāda būtiska lieta. Un Rekus Muker bija pateiks par to, ka tas, kurš nav bhakta, viņam ir tikai materiāls īpašības, kas ir maz ko vērtas. Un es domāju, ka mēs visi zinām, ir to, ka ir gan jau katram mums ir pazīstami rados draugos vai paziņās kaut kādi cilvēki, kas ir ļoti patīkami. Viņiem patīkams īpašības, viņi ir labestīgi un tā tālāk un tā, bet viņi ir, teiksim, ateisti, vai ne? Un lieta tāda, ka tad, ja mēs pavērojam sīkāk, tad, kad pienāk kaut kādi grūti brīži, tad šie cilvēki viņus pagriezīs muguru. Viņi ir kā labi, bet viņš nostāsies, teiksim, būs kaut kāda, katastrofa vai kas, viņš domās tikai tur par sevi, vai ne? Viņam viss pārējais būs pilnīgi vienalga, vai ne? Viņš neies tev nekad nepalīdzēs un tā. Gadās izņēma, protams, vai ne? Izņēma vienmēr ir.
Un māca mīlestība parasti, ka tur rūpējās par to bērnu. Bija laikam viena bilde, bija tāda, tas gan dzīvnieku pasaulē, kura atzīta par gada labāko bildi, laikam bija pagājušajā. Nezinu, ne? Tur bija tāda kaut kāda kaza vai antilope, es nezinu. Viņa bija skrējusi tur no tā leoparda vai geparda, vai ne tā. Un viņai bija bērns, mazs kazlēns vai jēriņš, kas tur viņš tāds ir, vai ne? Antilopēns. un viņa redzēja, ka tas gepards noķers to, viņa apstājās, pārstāja skriet, lai tas viņas bērns var aizskriet prom, un viņa upurēja sevi. Un tas fotogrāfs nofotografējas to mirkli vienkārši, kad tā stāv tā antilope stāv, un tas gepards no aizmugures pienācis, tur to ķepu milzīgu aplītes atklāt, un muti atvērs, kurš viņai nost, un viņa skatās ar acīm tālumām uz to savu bērnu. To mēs neredzam, mēs neviens to nezinām, ja mēs bildi skatāmies, bet tā fotogrāfa komentārs par to, ka viņi skatās, viņš to redz, viņš bija klāt, vai ne? Viņš šeit, ka viņi skatās, kā tas viņas bērns, lai aizbēg prom, tur mežā noslēpjās vai kaut kas tāds. Nu tāda smaga bilde īstenībā, ka viņi gatavo savu reālu dzīvību upurēt, vai ne, un tā. Nu, labumu diezvai viņi kaut kādu gūs, jo viņi to dara kaut kādu instinktu vadītā, ne? Viņai tas nav, kad viņi te baigi tā saprast to tagad tur, viņi tur kļūst nākamā dzīvē par svēto, piemēram. Tā nenotiks. Bhagavad Gītā teikts, naidnieku soļi. Ziedojums ar zināšanām ir labāks nekā tikai materiālā īpašuma ziedojums. Pritkas dēls, visi darbības ziedojumi sasniedz pilnību pārpasaulīgajās zināšanās. Tas ir faktiski tāds piemērs, ko es tikko teicu. Ziedojums ar zināšanām ir labāks nekā tikai materiālā īpašuma ziedojums. Viņi vienkārši upurēja savu dzīvi, vai ne? Tā kāds, vai ne? Antilope. Bet viņi pat nezina, kāpēc viņi to darīja. Viņi vienkārši tāds instinkts iekšā un visu. Vēl bija Prabhupādas skaidrojums, bija labs, kad tātad visu ziedojumu mērķis ir tātad pilnīgo zināšanu iegūšana. Pēc tam atbrīva no materiālām ciešanām un galā mīlestības pilna pārpasaulīga kalpošana visaugstajam kungam, jeb Krišnas apziņa. Reikuzējā teikumā visi pateikt. Visa lekcija, kur varēja te vienu nolasīt teikumu. Tātad visu ziedojumu mērķis ir pilnīgo zināšanu iegūšana. Pēc tam atbrīva no materiālām ciešanām un galā mīlestības pilna pārpasaulīga kalpošana visaugstajam kungam, jeb Krišnas apziņa. Tomēr šos dažādos ziedojumu veidus sedz noslēpums, un šis noslēpums mums ir jāzina. Ziedojumi dažkārt iegūst dažādu veidu, dažkārt iegūst dažādus veidus atbilstoši ziedotāju ticībai, un ka tas, kas ziedo materiālos īpašumus bez zināšanām, kā ticība sasniedz pārpasaulīgu zināšanu līmeni, tad šāds ziedotājs jāuzskata par augstāku nekā tas, kurš ziedo materiālos īpašumus bez zināšanām. Jo bez zināšanām ziedojumi paliek materiālā līmenī un nedod nekāda garīga labuma. Īsta zināšanas savu virsotni sasniedz Krišnas apziņā, augstākajā pārpasaulīgo zināšanu pakāpē, bet zināšanu apgūšana ir ziedojumi, vai ne, bez zināšanu apgūšanas ziedojumi ir tikai materiāla darbība. Tad, ja mēs vienkārši ziedojam un nesaprotam, kāpēc, tad tā ir tikai materiāla darbība. Prabhupāda, tikko lekcijās bija dzirdējis, tad tā bija Prīda pastaiga Bombejā, 74. gads, un Prabhupāda saka, ka bhakti nav iespējams bez gjānas, un bhaktas ir ļoti labi pārzina veidus. Tāpēc mēs lēnām mācāmies, un tad mēs, protams, sakām, ka gjāni un bhakti ceļi ir divi dažādi ceļi, bet tā kā gjāni nozīmē zināšanas par Dievu, tas nav materiāla zināšanas, tas nav zinātnieks kaut kāds tur. Un tad, ja mums ir šīs zināšanas par Dievu, zināšanas, teiksim, par ziedošanu mūsu tēmu šodienas, vai ne, tad mēs varam to visu darīt pareizi. Un ja mēs darām pareizi, tad mēs varam iegūt vislielāko efektu. Ja mēs to darām nepareizi, tad mēs varam nedabūt efektu nekādu labākajā gadījumā, sliktākajā gadījumā mēs varam vispār degradēt, vai ne? Un bija pat teikts, ka, ja mēs tur ziedosim dzērājiem un tā tālāk, vai kaut kādiem narkomāniem tur, es zinu, kad bija kad citi aiziet tur, iedod, palīdz salāpīties kādam, tad, vai ne? Viņš neko labu viņam nedara. Un tad, ja šādi mēs darbojamies, bez zināšanām mēs degradējamies, vai ne? Un tāpēc mums jāsaprot tas, kas mūsu līmenī vismaz jāsaprot tas, ka, ja mēs, mums ir jābeidz ziedojumus, un tas piesaista
visaugstā kunga žēlastību. Un kā mēs saprotam, Krišnas apziņa vispār tikai balstīts viss ir uz žēlastību, un visu, ko mēs tā kā visi mūsu panākumi garīgā dzīvē tikai vienīgi atkarīgi no žēlastības. Un žēlastība ir veids, tāpēc mums ir, mēs kalpojam Krišnam nevis tāpēc, kad es tagad kaut ko trenējos vai kaut kā gribu izrādīties, bet mums jācenšas panākt to, lai Krišna mums pamana, bet nevis vienkārši parādīt, kad es tur kaut ko esmu iemācījies vai kirtenā, ka es tur kaut kādas jaunas notis esmu iemācījies vai jaunu melodiju, bet mums vajag būt tādam mērķim, lai Krišna būs prieku, un ja viņš būs prieku, tad viņš mūs pamana, kas tas bija, kas mums to iepriecināšu, Jānis tur malicis, un tad mēs gūstam žēlastību. Šī tēma, protams, ir ārkārtīgi plaša un tā. Vēl ko es gribēju pateikt, vispār faktiski tas ir viss, ko mēs sapratām, ir tad, kas ir ziedojums, ka ziedošana ir kaut kā atdošana citu labad, askēzi ir to, ka mēs vēl kādus upurējam savus kaut kādus savas vērtības, lai mēs kaut ko varam darīt. Tad mērķis ir, lai mēs uzkrātu šo dievību, un mērķis tam mēs beigās varētu saņemt skolotāju Vaišnavu Dievu Krišnas žēlastību, vai ne? Un tas ir arī tas, kāpēc vajag ziedot, lai mēs varētu uzkrāt šo dievību, lai mums izveidotos, jo bez dievības mums nav panākumu, un kā bija teikts Bhagavad Gītā, šī Prabhupāda skaidruma, ka mēs bez dievības mēs nekad negūsim nekādus panākumus, mēs nebūsim laimīgi ne šajā dzīvē, ne ar nākamajā. Un kā bija teikts, ka mums ir pēc tam vienkārši jāziedo, jādzīvo laimīgi, un tā mēs varam nonākt atpakaļ mājās pie Dieva. Mums jāsaprot tad, kam ziedot, tas ir ļoti būtiski, ja mēs ziedosim. Es neatceros precīzi, kā tur bija, varbūt kāds atcerās, Vasila Prabhu bija vienā lekcijā stāstījis, ka, ja es vienkārši ziedoju kādam cilvēkam uz ielas, vienalga kādam, piemēram, labestīgam bomzim, tad es to, ko viņam es ziedoju, es to pašu dabūšu atpakaļ. Tikpat daudz ziedoju eiro dabūšu atpakaļ, man kāds ziedos eiro. Un bija, ja es ziedoju kādam, kurš nodarbojas kādu garīgu praksi, vai ne, tad es to tur 10 kārtīgi dabūšu atpakaļ. Ja tur, kurš tur kaut kāds jau augstāka līmeņa sevi apzinājis cilvēks, tur 100-kārtīgi dabūšu atpakaļ. Un ir teikts, ka ja es ziedoju kādam, kurš ir sevi pilnībā apzinājies dvēseli, tad šāds ziedojums ir nes bezgalīgus augļus, vai ne? Tāpēc mums ir jātiecās ziedot, jāsaprot, ka jāziedo tīriem cilvēkiem, un tādā veidā mēs varam uzkrāt savu dievību līdz tam, lai mēs varētu nonākt mājās pie Dieva. Un kā pareizi veikt? Tad pareizi veikt mums vajadzīgs tas, ka mēs veicam ziedumus, mums jāmēģina izkāpt ārā no tumsības gunas, no kaislības gunas, un jāmācās veikt ziedumus skaidrības gunā. Tas man arī viss faktiski, ko es gribēju jums pastāstīt, un tā. Paldies! Ir kādi papildinājumi, komentāri, jautājumi varbūt? Ir viens papildinājums. Es atceros, Indijā, manuprāt, kāds teica, ka Indijā uzņēmumi savās bilancēs, savos budžetos kaut kādu daļu liek, kas ir tikai paredzēta ziedojumiem. Tas ir gan tur grūti spriest, visticamāk, no uzņēmuma puses, tas ir savtīgi. Viņam ir likumdošana, tu nosaka. Viņam likumdošana, ka viņam, man liekas, 2% laikam jāziedo tieši reliģiskām organizācijām. Tāpēc Indijā daudzām reliģiskām organizācijām ir savi, tā kā tirdzniecības pārstāvi tādi. Un man viens bakti pazīstams, kas? Menedžeri, merchandiseri, vai ne? Tie bija. Un, kas viņi staigā, Delī man liekas pazīstams tāds bakta bija. Viņš nav precējies, viņam bērnu nav nekā, viņa kalpošanai viņš uztur savus vecākus tikai, kas Indijā jau skaitās vai krūtā, vai ne, ka viņš visu savu dzīvi veltīs saviem vecākiem. Un viņš ir Iskonā, galvenajā Delī Iskonā bija nodarbojas ar tikai to, ka viņš ir iet pie uzņēmumiem un vāc ziedojumus.
viņš man to pats ir stāstīja, kad viņam tas sasniegta likuma ir, vai ne, un tā, un te viņam sacensības ar tām reliģiskajām organizācijām. Viņiem tur ir, viņš staigā kā vaišnāks, viņiem tur viens uzvalks ir, kurā viņš ietur, un te viņš tur tāds solīts vienmēr iet un tā. Ļoti. No akcijām, man liekas, arī tur bija 1% no valsts budžeta vai kaut kāda nodokļa tās naudas iet kā, reliģis, baznīcām. Jā, tas ir valsts kā līmenī mums jau arī, mums mācītājiem algu maksā valsts, jā. Jā. Bet tur ir nodoklis uzņēmumam. Nu tā pareizi, jā. Indijā, jā. Tas ir, kad ir bez sociālā, tur uzņēmuma iedzīvotāji ienāk, un tā tālāk vēl jāmaksā atsevišķi. Nu jā, un tad viņiem tā iespēja izvēlēties, viņiem jāziedo vienkārši kaut kam. Tur jau daudz jau ateicis, tur tāpatās ir, vai ne, un tad viņiem vienkārši kaut kam ziedot, bet ir, kas ir dievbijīgāk, viņi paši meklē, kam ziedot labāk, vai ne, un viņi līdz ar to ziedotām organizācijām, kurās viņi paši piedalās. Tādā ziņā forši, protams. Un labumu gūst visi. Tad es varu pajautāt, jā. Tad, ja mēs veicām šo jāgju, ja? Un jāgju ir sankirtana jāgju vislabākā, tā kā, vislabākā ziedošana, svēto vārdu daudzināšana, dievvārdu daudzināšana. Mēs varam dzīvot laimīgi, jā. Nu, kāds jautājums? Jā, tā ir. Tik vienkārši sanāk, ka mēs skaitām tā kā dievvārdu svētos vārdus, bet vienkārši būtu laimīgi. Man liekas, Džempeteks Zomija, es atceros pēdējais, kurš to teica. Daudzi to teikuši, tas nav vaišnovs, kurš nav laimīgs. Viņš nevienmēr ir laimīgi. Vajag skatās apkārt. Tā ir, kad... Kurš ir vaišnovs? Kas? Kas ir vaišnovs? Svaižinās, tur jau dažādi. Jāsaka, Višnu kalps, detaļās negrimstot. Vaišnovs ir no Višnu vārda Višnu un tas, kas kalpo Višnu. Es jau dzirdēju, ka vaišnovs tas, kas Četančan, bet Četan Makaprabhu, ka tas, kas vienreiz ir pateicis Krišna, tas ir... Jā. Bija te varianti, kas vienu reizi pateicis, kas tikai Krišna pateicis. Jā, bet, ja tā detalizēt skatās, tad vaišnovs ir tas, kas kalpo Višnu tā kā, vai ne? Tā. Beigās, ja mēs visi kalpojam. Bet man jautājums, teiksim, ja cilvēks citā ticībā, tur musulmanis vai kristietis, un ja viņš no sirds kalpo, piemēram, tur Allaham, vai kā viņš arī tiek pieskaitīts pie vaišnava kategorijas, vai tā citādā kaut kā. Viņš kā tu pēc? Viņš ir otrajā kategorijā. Vaišnovs viņš nav, viņš jau nezina, kam viņš kalpo. Un viņš līdz ar to nevar. Jo mums jau tā ideja jau ir, ka mums ir jābūt kaut cik apzinātai. Ja mēs skatāmies no tāda augstākā līmeņa, tad jebkurš cilvēks ir vaišnovs, vai ne? Jebkura dvēsele ir vaišnovs, tā kā, jo mēs visi esam saistīti ar Višnu, tā kā, jau Krišnu, vai ne? Bet, ja mēs skatāmies tā raupjāk, tad mēs saprotam to, ka tā, ka mēs lasījām, kad ir jāapzinās, ko mēs darām. Līdz ar to, ja viņš neapzinās, ka tas ir Višnu ziedojums, ka viņš vienkārši, ja viņš apzinās, ka viņš to veids varbūt kristietībā, viņš ir kristietis vienkārši, vai ne? Un ja tas, kurš neapzinās neko vispār, viņš ateists, laikam, saucās, vai ne? Nekāņi. Ar ateistu saistībā. Saistībā ar ateistu, jā. Ir tas, kā viņš sauc, tie, kas ziedo visiem. Uz mēles gali ir... Visas ziedotājs? Nē, Kā sauc? Zini? Kas visiem ziedo, kā viņš sauc? Vai tas Zembu? Es neatceru. Labi. Nē, mēs tā vēl viens... Alturists. Jā, alturists. Alturists, jā. Zembu ir alturists. Jā, tad cilvēks... Viņš jau nezina, kāpēc viņš tur ziedo, ne? Bet visbiežāk tas ir sautīgu nolūks. Prabhupāda vismaz lekcijās teica, ka tas viss ir sautīgu nolūku vadīts tāpatās. Viņš vai to dara sevis dēļ, vai viņš to dara savu vārdu dēļ un tā tālāk. Kas kuram ir tuvāks. Jā, tas tā ego pacelt. Viņš ego pacelt, lai vēlēšanās uzvarētu tā tālāk. Cilvēki, ir jau kas, ko tā mēs sakam par šito te, nezinu, Facebookā gan jau visi redzēja, varbūt bija nofilmēts tas indietis, kurš bija uztaisījis, viņš ir samaksājis kaut kādus no algām sakrājis, viņam uztaisīja šito
Trumpa dievību. Viņš Trumpam pūģu taisīja. Neredzēja tādu? Jā, un tā, kad viņš reāli taisīja pūģu, tā indieši, zin kā viņi tur iemācījušies, viņš taisīja pūģu Trumpam vienkārši. Trumps viņa gribēja satikt tādā arī. Bija kaut kas. Nē, viņš bija rakstījis Trumpam un Trumpam ignorējis bija, man liekas. Un tagad Trumps saslēgoja tipu ar Covidu, un viņa sieva, tas cilvēks tik ļoti pārdzīvoja, ka viņš nomira. Viņam bija kaut kāda 35 gadi tāda, jau šķelis tāds, vai ne? Bet, pilnībā cilvēks, nojūsies, vai ne? Un galvenais, viņš jau no tā nekādu labumu vispār nevar gūt. Viņš arī neko garīgi no tā negūst, vai ne? Viņš jau, Trumps jau, teiksim, bija padievu godinu, teiksim, tur Indru godinu, viņš tur ligatu iedos, vai ne, tur tūkstnesī. Viņš Trumpu godinu, kur vispār visu vienalga ir, vai ne? Jautājums. Es saprotu, pareizi, ka ja tā vēlme ziedot sautīgi, tad labāk tomēr ziedot sautīgi nekā neziedot vispār nekā. Jā, jo mēs kaut kādu labu darbu izdarām, un mēs kļūstam dāsni. Mēs iemācāmies ziedot, jā. Indijā, teiksim, tā ziedošanas kultūra ir ļoti attīstīta, vai ne? Un viņiem cilvēki tur pasies tur tā, ka viņi noziedo, teiksim, veselu templu uzbūvēt, milzīgu, teiksim, vai ne? Viņš ir milzīgus īpašumus ziedot. Kaut vai tas pats Alfrēds Fords, vai ne? Un viņš taču, cik tu tagad to planetāriju, viņš tur pusi saprat, viņš apņēmās ziedot, teiksim, vai ne? Un, labi, viņš ir amerikānis un tā, bet viņam tāda misija, acīm redzot, ir, vai ne? Viņš daudzas tempļus nopircis, daudzas īpašumus pircis ir, vai ne? Un tā. Bet tas nav pa viņš nekad, protams, jautājums. Viņš, kā mēs redzam, viņš ir dāsns un Krišnas apziņā, viņš zina, kāpēc viņš to dara, vai ne? Bet tiem cilvēkiem, kas ir iespējas ziedot vai neziedot, labāk ziedot, jo tā viņš šķīstās, noteikti, jā. Kaut arī viņš to dara tur slavas dēļ. Viņš vienkārši saņem tos augļus. Man liekas, tas Ruzovs, mēs runājam par to. Ruzovs bija vienā lekcijā teicis, kad viņš bija teicis tā, ka, teiksim, cilvēks kaut ko noziedo, viņš saka, jūs redziet, es taču ziedoju bērnu dārza būvniecībā, presē paziņo. Viņš saka, viņš savus augļus ir saņēmis jau. Viņš saņēma savus augļus, viņš kļuva, palepojās, bet visi viņu pamanīja. Un tie ir viņa darbības augļi faktiski, vai ne? Nav tā, ka viņš tur tagad uzkrās kaut kādu lielāku. Viņš vienkārši samaksāja, tas tā kā reklāma, viņš samaksāja avīzē, lai man noslavina, vai ne? Un šeit tad viņš noziedoja bērnu dārzu bija, vai ne? Un tā. Šleiseram vajadzēja arī tur vēlēšanas tuvojās, viņš bija noziedojis kaut kādas naudas tur Jūrmalā, tur tādas ciematiņš, tur bija tādi, agrāk bija tādi bērnu tie mājiņas tādas. Viņš tur parādīja, viņš tagad būs vairāk gadiem, tur bērni varēs braukt, jo tur bija, viņš tur gandrīz bankrotētas uzņēmums kaut kādas pašvaldības, un varēs bērni braukāt uz nometnēm. Ja, ne? Un viņš nopirka to īpašumu, un tur teica apmaksās tur tos būvniecības un tā tālāk. Vēlēšanas beidzās, un tā tas īpašums pārnāca viņam, un viņš tur māju uzbūvēja vai ko tur, un visu, protams, būtīs nojauca. Visu, vai ne? Tā kā kamēr vajadzēja, tikmēr to izmantoja tikai, un visu. Ziedāju. Ne visi tā dara, protams, bet jā. Es varu pajautāt, tad samtīgi arī ir ziedot, bet ja es to sasaistu, tas var kaut kādā Krišna sasaistīt. Kad es samtīgi ziedoju, bet lai nebūtu pilnīgi tā kā tu stāsti, reiz slavu Gokoku, bet samtīgi, bet sasaistīt ar Krišna, jā. Jā. Mēs jau neesam, tas bija tāds, mēs par tādām galībām, ko tagad runājam, ne? Šis variants ir tagad vienkārši, mēs esam kaut kādā veidā, mēs kaut ko praktizējam. Mēs zinām, ka ir labi ziedot Krišnas apziņā, bet tāpat laikā varbūt mazliet žēl ir, vai ne? Un, tā kā kaisēta būda, vai ne? Un vaišnība arī, tas nenozīmē, ka viņi ir šukas atvāt dzīvē. Viņi arī ir tumsībā, citi vaišnība ir, vai ne? Ir kaut kāds vaišņos, viņš tur vēl gaļu ēd, varbūt ir, un nav pārstāvis, un atteicies, vai tur aluņu vēl iedzer, vai ne? Un kurš tikko to teica? Mēs kopā bija viena kaut kāda lekcijas, tikko klausījos, ar teica. Kaut vai, pat tad, ja viņš būs labi, pat tad, ja viņš to alus pudu, viņš šņabi teica. Suncevs to teica, jā? Suncevs teica, jā, Vācavs varbūt, kad viņš ar to šņabi, ja viņš noziedos, tā kā domās piedāvās Krišnam, Viņš tā kā
attīstīsies. Nu, viņš iemācās, viņš neko tur neattīstīsies, viņš tur dzer, bet viņš kaut kādā veidā, viņš sāk par to domāt, un viņš šķīstās, jā, viņš no tā. Tā nav attīstīsies. Nu, Garīgi attīstīsies. nu var, nu pieņemsim, jā, viņš šķīstās, drīzāk jāsaka, viņš šķīstās. Viņš attīrās no kaut kādiem grēkiem. Tas ir tas, ko es sākumā teicu, ka kamēr mēs nevaram nodarboties ar tīru, teiksim, kalpošanu kaut kā, nu, piemēram, mēs nevaram tur mantu daudzināt tur un tā tālāk, mēs uzskatām, ka tās ir muļķības vai kas, bet mums vienkārši vajag attīrīties, un mēs attīrīšanās noteikti to, kad es varbūt veicu vienkārši labus darbus kādus, eju tur, palīdzu tantiņai pāriet ielu, palīdzu sasaucīt kaut kādu ielu tur, un tā tālāk, un es uzkrāju tos dievības augļus uzkrājumu. Bet es nesasāju par Dievu, viņa bezjēdzīgi sanāk. Viņi sākumā mācījās būt dāsns, vai ne, devīgs. Vienkārši, jā. Un tad, ja tu to vēl pieliec apzināt, pagāju, ja es ziedoju to Krišnas apziņā, nu tad tu mēģini kaut kā, un tas jau bija diskusija par to, kad arī vesel par būt, tas Bakšu šāstramības, ja? Kad viņš tieši to stāstīja, kad viens ir, mēs ejam piedāvāt, ēst, bet labāk ir tad, ja tu sāc gatavots un jau domā, es pagatavošu ēdienu, un es viņu pēc tam piedāvāšu Krišnai. Vēl labāk, jo, kad tu domā, es jau saku, mazliet oponēju to, kad jo es gatavoju jau sev faktiski, vai ne? Mēs skatāmies tā, kas man redz, ka lazaņa kaut kādu tur, es gribu lazaņu tagad ēst, vai ne? Un tagad gatavos tu lazaņu kaut kādu, un tagad, bet tad, ja tu domās tik un tā viņu, tas ir labāk nekā tad, jo tikai pašās beigās jāpiedāvā Krišnai. Bet tu var tā mēģināt tā darīt. Tā ir, nevis var tā mēģināt, bet tā ir jādara. Sātīgi, vai tu pīļus baroju, kaut kā mēģināt salīt kaut kā Krišna kopā, lai nav vienkārši bezjēdzīgi pīļu baroju. Jā, iztēlos, kas blakus Krišnam stāv pīli. Pīlē blakus Krišna stāv. Ka pīlē sirdī Krišna. Tā kā te rakstīts, tas ir, Krišna radīja visu pasauli, tā skaitā arī pīli, es varu arī kaut vai, un atcerēties Bhagavad-gītu, tad ir labi, ka tas ir par ziedošanu, un es domāju par Bhagavad-gītu, un tas ir saistībā ar viņu. Es ar ziedot arī domāju šādā veidā, tas nebūs vienkārši lika ziedošana. Jā, tas būs labāk, protams. Tas ir tas, un beigās mēs nonākam līdz tam, ka mēs domājam tikai par to, kā iepriecināt Krišnu. Tas ir tas mērķis. Mēs jau to nemākam. Mēs to mākam, mēs esam aizmirstuši vienkārši, vai ne? Tāpēc nemākam. Un ja mēs to lēnām garām pieliekam kā to Krišnas apziņu, un tam arvien vairāk un vairāk. Es teiktu, ka līdzīgi tā kā ūdeni, ja dzer praktiski minēja, kad dzer ūdeni, domā, ka dod ūdeni garšīgi pēc Krišnijā. Tādā veidā to garīgi attīstīt. Dzerot ūdeni vienkārši. Pēc tam tā nodaļa 10. bija tur pastāstīts. Krišnas pastāsta, kur viņu mēs varam saskatīt. Un man patīk tas 10.41, ka tur ir viss skaistais, ko tu redzi materiāla pasaulē, Krišnas radīts. Un tad tu vienkārši skaties, nevis kāds tur izskatās tas Grand Canyons tur, vai ne? Domā, tas ir kaut kā, bet domā, ko Krišnas spēj radīt. Un tu domā, ka tā ir tikai dzirksts no tā, kas ir garīgā pasaulē, kur Krišnas dzīvo, vai ne? Un tu saproti, ka cik Krišna tur ir milzīgs, cik viņš ir varens un tā tā. Tā ir meditācija, un tā ir... Tas ir smāranam, jā? Tā jā, visu, jā, arī smāranam. Atcerēt, domāšana, jā. Par varanību, teiksim, par ņīkšību. Jā, bet vienkārši tas ir tās visuma veidos, teiksim, ir iedos priekš tiem, kas, teiksim, viņš Krišnu vēl personiski neuzsver tā kā, ne? Priekš tam viņš meditē visuma veido, teiksim, ne? Tā, mums ir ļoti daudz dažādas iespējas, mēs esam ļoti dažādi, un tas tā Krišnam ir tā dabiski radīts, un tas ir ok. Jā. Vienkārši ļoti daudz ceļi, mēs zinām vienkārši arī labāko ceļu, vienkārši, bet mums dažiem grūti to labāko ceļu iet ir, tāpēc mēs ejam visus iespējamos ceļus, kādos mēs varam iet. Jā. Visi ceļi ved Romu, jā. Pie Krišnas gribēja teikt. Pie Rupika. Ja? Pie Rupika. Pie Rupika, pie Krišnas. Vēl kādu komentāru? Nē, nav viedam. Vīlīt, tev kaut kas sakāms? Tad meiteni sasmitēt. Vīlītei kaut kas sakāms? Labi, tad mēs varam... Tur ilgi vēl ir, ja visu? Fināls. Jā, tad mēs varam... Nē, man ir. Tu vajag uzspēlēt kītu un tad var braukt. Tu vēl ir neēst, jā. Nē, man gaidīja. Jūs varat uzspēlēt, ne? Jā. Paldies, jā. Paldies, Garantēt šim atbāgotam kī. Šim prabhupāda kī. Jā.